Attaisnots. Tāds šodien no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas iznāca Dainis Rūtenbergs. Viņu tiesāja par Krievijas karoga kāta bojāšanu mītiņa laikā. Atzīt par nevainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēts Krimināla likuma 185. panta 1. daļā, un tiesā attaisnots. Šajā krimināla lietā Dainam Rūtenbergam drošības līdzeklis nav piemērots, pieteikto kaitējumu kompensāciju atstāta bez izskatīšanas, karoga kātu divus posmus. Karoga audamus daļu, kas glabājas pie krimināllietas pēc sprieduma stāšanās spēkā atdot cietušajiem. Spriedums saprotams. 25. augustā es domāju, ka būs pilns teksts. Lūdzu nāciet, rakstiet apelācijas sūdzības un protestus vislabāk. Krimināla lieta, cik es zinu, par šādu gadījumu tā kā nevajadzētu piešķirt, jo te ir viss demokrātiskāk notiek. Atbraukt un dzīvot 45 gadi Latvijā un diktēt noteikumus kaut kā nešķiet. Paldies! No paša sākuma bija gan sajūta, gan juridiska pārliecība, ka valsts reakcija šoreiz, konkrēti prokuratūras reakcija uz viena slotes kāta salaušanu ir mazliet pārspīlēta. No visām iespējamām reakcijām, vai tiešām krimināla atbildība un krimināla sods, kas ir tas pats smagākais, ko šajā valstī cilvēkam var piemērot, bija tas, kas bija jātiecina uz Dainu Rūtenbergu. Tiesa pateica, ka nē. Un es domāju, ka tā ir gan taisnīgi, gan arī likumīgi. Atgādināšu, ka šī prāva rosināja lielu sabiedrības interesi. Tiesas zālē lietas izskatīšanas laikā pulcējās tik daudz klausītāju, ka visiem nepietika vietas. Pats Rūtenbergs atzina, ka emocionālais izlaiciens notika tādēļ, ka tobrīd ziņas pārpludināja asiņainu skatu no Krimas, kur bija sācies Krievijas iebrukums un izdzirdot saukli Krievija arī Rīgas ielās. Viņš nav izturējis, tāpēc arī norāvis karoga kātu, kuru galā plīvoja Krievijas karogs.